Labrīt visiem! Skatos, cilvēki pamazām pievienojas un domāju, ka varam sākt. Tātad paldies tiem, kas jau ir pieslēgušies, un iesākumam pateikšu dažus vārdus par mums, kamēr sagaidīsim pārējos vēl, kas slēdzas klāt. Tātad, kas mēs esam, ar ko mēs nodarbojamies un kāpēc mēs pašlaik ierakstam šo semināru. Tātad mēs esam IT uzņēmums, mēs piedāvājam dažāda veida digitālās tehnoloģijas būvniecības nozarei. Tāpat tās sniedzam arī dažādus pakalpojumus, tirgojam programmatūras un tam līdzīgi. Un tieši šī iemesla dēļ sanāk tā, ka kopš ir parādījusies no pagājušā gada šī iespēja piesaistīt Eiropas Savienības fonda līdzekļus dažādu digitālo rīku iegādēji, mēs arī esam aktīvi šim procesam pieslēgušies un piedāvājam savus pakalpojumus un savus produktus iegādāties ar Eiropas Savienības atbalstu. Kā jau minēju, piedāvājam arī apmācības, un šeit var aicināt pēc semināra apmeklēt mājaslapu BIM Mesterklase, kur varat apskatīties dažādas apmācību programmas un droši dodiet ziņu, ja kaut kas ir interesants un vēlaties pieteikties. Tātad, semināra mērķis. Semināra mērķis ir izstāstīt par šo programmu, kādā veidā ir iespējams pieteikties Eiropas Savienības līdzekļiem. Pastāstīšu ļoti īsi par programmām, ko tieši mēs piedāvājam iegādāties, un pastāstīšu arī par pieredzi, kas ir bijusi līdz šim, jo, kā jau es minēju, programma ir jau no pagājušā gada. Tātad par pašu programmu atbalsta apjoms, kā redzat, ir diezgan liels, ir 37,5 miljoni eiro kopējais. Un finansējums uzņēmumiem ir sekojoši, ka mazajiem un mikro uzņēmumiem ir iespējams pieteikties pirkumam ar summu līdz 5,000 eiro atbalstam, kas ir granta veidā, tātad 100% naudas līdzekļi tiek atgriezti. Un visiem pārējiem uzņēmumiem, arī mazajiem un mikro, pilnīgi visiem ir iespējams pieteikties arī pirkumam uz lielāku summu, bet tad šis atbalsta intensitāte var variēt atkarībā no uzņēmuma lieluma un citiem parametriem. Kāds ir termiņš? Termiņš ir 26. gada marts vai kamēr beidzas nauda, protams. Pagaidām gan izskatās, ka tas tiešām būs marts, kad es pēc patreizējiem tempiem neizskatās, ka tas ļoti ātri kustētos uz priekšu un būtu risks, ka nākamajā mēnesī jau nauda ir cauri. Tāpat laikā atbalsts, par cik ir ne tikai būvniecības nozarē, tas ir jebkuram uzņēmumam. Mēs arī nezinām, kas notiek citās nozarēs, un varbūt kāds cits uzņēmums piesakās tiešām lielām atbalsta summām, un šī nauda sāk samazināties. Tā kā tā. Es un mans kolēģis Krišs, mēs tātad esam tie divi cilvēki mūsu uzņēmumā, kuri palīdz un konsultē par iespējām saņemt šo līdzfinansējumu, tā kā droši dodiet ziņu, ja ir interese, ar prieku izstāstīsim. Man un kāda šīs dienas semināra tēma ir, ka tieši IT rīki būvinženieriem, tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Savukārt, ja ir arī jūsu kolēģiem, kādiem vai sadarbības partneriem interese, Krišs vai nodarbojas ar programmatūram, kas paredzētas visam, kas ir saistīts tieši ar BIM procesu, BIM koordinatoriem, BIM vadītājiem, tāpat tās arhitektūras dažādas programmas, ar to var vērsties pie mana kolēģa. Tātad, semināra grafiks mums ir ieplānota stunda, redzēsim, kā mums ies ar jautājumiem un atbildēm, tā kā, es domāju, vairāk par stundu noteikti tas neaizņems. Pār pašu šo atbalsta programmu. Tātad šis ir ekrāna šāviņš no ekonomikas ministrijas mājaslapas, kas uzrauga šo visu procesu. Un tātad projekta mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, ieviest jaunas digitalizācijai domātas tehnoloģijas, respektīvi uzņēmumu digitalizēšanai, lai uzņēmums varētu strādāt
ātrāk, efektīvāk un produktīvāk. Un šis te ir pārskats par to, kā tas viss notiek. Un neslēpšu, ka process ir visai sarežģīts, jā, bet tāpēc esam mēs, kur mēs tiešām cenšamies palīdzēt, sniegt norādes, esam sagatavojuši dokumentu paraugus, kā viņus aizpildīt, vienkārši, lai jums tas process prasītu iespējami mazāk raizes. Tātad īstumā izstāstīšu. Sākumā ir tā, ka aizpildam pirmo pieteikumu šī atbalsta saņemšanai. Tas pats par sevi neuzliek pilnīgi nekādus pienākumus, tā ir būtībā iestāšanās rindā. Aizpildam pieteikumu digitālā brieduma testa izpildīšanai. Izpildam testu. Testam mēs esam sagatavojuši paraudzījumu, kā viņu aizpildīt. Aizpildam vēl dažādus dokumentus, tur gala labuma guvēju pieteikumus, vēl kaut kas arī paraudzījumu visam ir gatavi, nekā briesmīgi sarežģīti nav. Tad, kad tas viss ir gatavs, mēs to nosūtām uz organizāciju Eiropas Digitālās inovācijas centrs, jeb EDIC saīsinājumā, kur viņi izstrādā uzņēmumam ceļa karti par to, kā uzņēmumu digitalizējot, veicināt uzņēmumu produktivitāti. Ja mēs runājam par mūsu gadījumu, par mūsu programmām, šo ceļa karti mēs arī palīdzam izstrādāt, tāpēc, ka mums vienkārši par saviem rīkiem skaidrs, ka ir vairāk zināšanu nekā citiem, līdz ar to tas process notiek diezgan raiti šajā te vietā, šajā posmā. Izstrādājam digitalizācijas ceļa karti, ir obligāts lūgums veikt cenu aptauju. Tas ir vienkārši tāpēc, ka visos normatīvajos aktos norādīts, ka ir jābūt vismaz 3 pieteikumiem, jā, vismaz 3 cenām norādītām. Bet arī ar to mēs varam palīdzēt. Būtībā es domāju, ka tur lielai problēmai tai nevajadzētu būt, jo būvinženieris jau zina apmēram rīkus, kas tirgū ir un ar ko varbūt citi strādā, ar ko varbūt ārvalstu kolēģi strādā. Tā kā šajā gadījumā nedomāju, ka tās būtu lielas problēmas. Jā. Un tad, kad tas viss ir izdarīts, tad mēs vēršamies jau pie LIA. Aizpildam pieteikumu šī finansējuma saņemšanai, noslēdzam līgumu, iegādājamies programmas, sākam viņas lietot. EDIC ar jums sazinās, jūs viņiem parādat, ka tas, ko es gribēju digitalizēt, man ir digitalizēts. Īsas videokonferences laikā parādiet, ka šī programma, teiksim, uz jūsu datoru ir uzlikta, jūs viņu lietojat, jūs tur aprēķinus, pieņemsim, tagad varat veikt daudz ātrāk. Viņi sniedz savu atzinumu LIA, un ka ir izpildītas visas šīs prasības. Un tad mēs aizpildam maksājumu pieprasījumu, un LIA atmaksā, zināmā, pēc tam saņem, LIA atmaksā atpakaļ līdzekļus saskaņā ar jūsu noslēgto līgumu, respektīvi, ja tas mums ir līdz 500 000, tad 100% apmērā, ja tas ir virs 500 000 eiro, tad attiecīgi pēc tā, kāds ir noslēgts līgums. Jautājums droši vien, kādi ir nosacījumi? Vai visi var pieteikties? Var pieteikties jebkurš uzņēmums, kā jau parasti viena lieta ir nodokļu parādi nedrīkst būt, to noteikti skatās. Nav sankcijas, nenodara kaitējumu, nav tur visas maksātnespējas un viss pārējais. Respektīvi, ja mēs strādājam, mums nav nodokļu parāda, mēs neesam saistīti ne ar kādām tur trešajām valstīm, ar ko nevajadzētu būt saistītiem, neredzu problēmu, kāpēc nevarētu pieteikties. Ir neatbalstāmās darbības, uzreiz varu izstāstīt. No tā, kas attiecas uz mums, tātad, jā, standarta biroja tehnikas iegāde netiek atbalstīta. Ja, mēs vēlamies iegādāties ne tikai programmu, bet arī, teiksim, datoru, uz kuru šo programmu lietot. Programmu atbalsta, datoru neatbalsta. Dators jāpērk pašiem. Esošās programmatūras papildināšanu neatbalsta. Tiem, kas ir, es arī redzēju, ka bija reģistrējušies semināram, piemēram, Global
lietotāji, ja jums jau ir iegādāta globāla RFM programma, papildus moduļus ar šīs te programmas atbalstu nopirkt mēs, diemžēl, nevaram. Ja, jo viņi uz to skatās tādā veidā, ka šis process, tātad aprēķinu veikšana jau ir digitalizēts, un tāpēc to papildināts, to mēs neatbalstam. Tas ir jāpērk vienkārši pašiem. Jā, jau veikt ieguldījumi iekšējās kaut kādās funkcijās. Tātad, ja jūs šo ieguldījumu jau esat veicis, jūs programmai nevarat pieteikties, jo viņu, respektīvi tam, ko esam nopirkuši iepriekš, tam mēs pieteikties nevaram. Tikai kaut kas ir jauns. Tālūk. Par globālu viena piebilde no manas puses, ka, ja jums, piemēram, ir globāla RFM, tas nozīmē, ka mēs nevaram pirkt papildus moduļus RFM, bet mēs varam iegādāties citus šī te pašu programmu izstrādātāju produktus. Tā kā, ja pieņosim ir RFM lietotāji, mēs Arvind vēja aprēķinu programmu varam pirkt. Jo tā ir vienkārši cita programma, citam mērķim. Tā kā tā ir tāda svarīga piebilde. Par atbalsta intensitāti, tātad, kā jau es minēju, ir mazie un mikro uzņēmumi, vai arī vidējie vai lielie. Un tad šeit varam redzēt to sadalījumu. Ja mēs esam jau vidēja līmeņa uzņēmums un atrodamies Rīgā, tātad mums atbalsta intensitāte varbūt tikai 40%. Ja reģionos, tad 50%. Ja lielais uzņēmums attiecīgi, tad 30-40%. Šeit, tas vēl viena piebilde šajā pirmajā interpretācijā bija tā, ka mazajiem un mikro komersantiem konsultāciju izmaksas sēdz 100% apmērā, pēc tam bija izmaiņas, ka tomēr tikai pusi. Bet tas attiec uz konsultācijām. Uz programmu iegāde paliek 100% apmērā tieši tā, kā te ir minēts. Dažiem varbūt ir jautājumi, kas tad ir tas man uzņēmums, vai es esmu mazais vai mikro, vai tie, kas ir lielie, tie droši vien to paši zina. Bet par to mazais mikro vai jau vidējais uzņēmums, šeit ir kritērija, tātad tas ir pirmkārt darbinieku skaits un apgrozījums vai bilance. Es pagaidām, cik skatījos, tad pieņemsim tādās vietnēs kā Crediveb vai firmas.lv, tur visiem uzņēmumiem šis ir norādīts, un pagaidām vismaz cik es skatījos, 99% gadījumu sakrīt ar to, kas pēc tam bija jau izvērtējums ēdikņu pusē. Tā, par mūsu piedāvājumu, kas ir tas, ko tieši tad mēs piedāvājam. Ko piedāvāju es tieši būvinženieriem? Tātad mums ir 4 brīnišķīgas programmas, kuras mēs varam iegādāties tagad ar Eiropas Savienības fonda atbalstu, ja jūs viņas pagaidām vēl līdz šim nelietojat, vai, ja, piemēram, programma ir bijusi iegādāta vairākus gadus atpakaļ, nav lietota, vai, pieņemsim, bija paņemta nomā uz kaut kādu īsu periodu, bet viņa nav ieviesta ikdienas darbā, tad mēs varam pieteikties. Tas attiecās, piemēram, uz Idea Statika. Ja jūs, piemēram, nomājāt viņu uz 3 mēnešiem pirms 5 gadiem, tas nekādā veidā neskaitās ieviests risinājums, mēs varam pieteikties un iegādāties Idea Statiku. Tātad aprēķiniem, ģeotehniskajiem aprēķiniem Geo5, jau minēju globālā RFM, Idea Statika, tēraudam vai betonam, vai kopējā licence, kura pilnīgi viss iekšā droši. Un, protams, tekla tiem, kas teklu vēl nelieto, ir iespēja pieteikties, iegādāties arī tekla licences ar šo te programmas atbalstu. Par pašām programmām, es domāju, man šeit nav ko daudz stāstīt. Domāju, ka lielākā daļa no jums zina, kas tas ir. Varbūt kādreiz ir testējuši, varbūt kādreiz ir lietojuši, vai zina, ka kolēģi ir lietojuši. Tā kā pie tās šobrīd ilgi nekavēšos, iesim tālāk, jo šeit vairāk mērķis izstāstīt to, ka, piemēram, programmu vēlamies viņu lietot, bet līdz šim bija tā, ka vienkārši ar naudas līdzekļiem ir kā ir, tad tagad ir iespēja tātad saņemt šo te atbalstu. Ar ko mēs iesakam sākt? Pirmkārt, es iesaku
sarakstīt, kā es to saucu, vēlmju sarakstu uztaisīt savu. Ko es vēlētos iegādāties? Kādas programmas man trūkst manā uzņēmumā pilnai laimei, teiksim tā, lai es varētu organizēt ļoti produktīvu savu ikdienas darbu. Uztaisam sarakstu, paskatāmies, kāda sanāk mums kopējā summa, vai mēs esam mazais vai mikro uzņēmums, vai arī jau vidējais, vienkārši vidējiem, tad šī grantu programma nav pieejama. Saprotam, ko mēs gribam, saprotam, vai mēs varam pieteikties grantam vai tikai lielākam atbalstam. Tālāk paskatāmies, kāda sanāk šī kopējā vēlmju summa. Ja summa ir ap 5,000 eiro, vispār nedomājot ejam uz grantu programmu. Piesakamies atbalstam līdz 5,000. Ja summa ir lielāka, tad vajag saprast, ja summa sanāk, piemēram, 8,000, varbūt, ka tad ir jēga tomēr pieteikties tajā grantu programmā, vienkārši sadalīt to pirkumu divās daļās nosacīti. Ja? Vienu, ko mēs iesniedzam LIA atbalstam, un pārējo vienkārši piepērkam pēc tam klāt paši. Ja summa jau ir, piemēram, 20,000 eiro, tad es domāju, ka ir vērts apsvērt pieteikties arī atbalstam 50% apmērā. Jā, jo tā summa, ko jūs saņemsiet atpakaļ, jebkurā gadījumā būs lielāka, un tas tāpat tās ir diezgan ievērojams atspējas. Protams, dodiet ziņu man. Izstāstīšu sīkāk tieši par pieteikšanos, aizsūtīšu paraugus, aizsūtīšu linkus, kur pieteikties šim brieduma testam, un sākšu gatavot jums jau šo ceļa karti, lai tā būtu jau gatava tajā brīdī, kad viss pārējā dokumentācija ir sakārtota. Par to, ko mēs līdzšinējā pieredzi programma tika iesākta pagājušā gada aprīlī. Un, protams, kā ir jau ar jebko, kas ir jauns un kas tikko iesākās, sākumā bija ļoti daudz jautājumu, bija tieši par pašu procesu, bija neskaidrības, līdz ar to tas aizņēma ļoti ilgu laiku vairākiem uzņēmumiem. Tagad tas iet visu uz priekšu raitāk, jo daudz kas ir vienkārši procesa gaitā atrisināts, bet tāpat ir svarīgi vienkārši paturēt prātā, ka tas viss aizņem laiku. Tie ir noteikti vairāki mēneši. Tā kā, ja mēs, piemēram, ja kāds ir bijis iepriekš uz apmācībām par Eiropas līdzfinansējumu, tur tas viss process notika diezgan raiti, tur būtībā 2 nedēļu laikā bija iespējams to visu sakārtot un doties jau mācīties. Tad šeit tā nav, šeit process ir stipri sarežģītāks. Un vienkārši jums jārēķinās to, ka ja jūs pieņemat lēmumu, ka jūs vēlaties iegādāties IDEA statika ar Eiropas fondu atbalstu, jūs šo programmu varēsiet sākt lietot tikai pēc vairākiem mēnešiem, diemžēl. Ko vēl? Svarīgi tiešām sekot visām norādēm un vadlīnijām. Vairākiem uzņēmumiem process iekavējās tīri tāpēc, ka bija kaut kur nekorekti aizpildīts, kaut kur ne līdz galam aizpildīts kāds dokuments, tas vienkārši tas viss kavējas. Noteikti informējiet mani par progresu, jā, lai es arī zinu apmēram, cik tālu esat tikuši, jo es jau neredzu, teiksim, to sarakstu ar Ediku, man no viņiem nekādas atskaites nenāk. Kurš ir aizpildījis testu, kurš nav aizpildījis testu, ja tā kā vienkārši, tā, lai esam tā teikt uz viena viļņa, tad ir forši, ja mēs zinām, kā uzņēmumiem klājas, un liels paldies tiem, kas mani tiešām regulāri informē par to, kā veicās. Pirmie naudas atmaksas apstiprinājumi ir saņemti, tā kā ir uzņēmumi, kas ir izgājuši jau visu pilno ciklu, iegādājušies programmu, noslēguši visus līgumus, iesnieguši visus dokumentus un jau esam saņēmuši dokumentu no LIA, ka jā, ir apstiprināta šī naudas atmaksa. Vai naudiņa jau ir kontā, vai nav, es nezinu, neprasīju, bet tātad apstiprinājums ir un kaut kādu dienu laikā tas noteikti notiks. Un jau vairāk kā 30 uzņēmumi šobrīd ir tajā stadijā, ka programmu jau ir iegādājušies un tagad vienkārši sniedz LIA tos pēdējos visus pirkuma dokumentus, lai saņemtu šo naudas atmaksu. Vēl ko gribēju izstāstīt. Sākumā bija
informācija oficiāli arī EDIK mājaslapā, ka šai 5000 grantu programmai var pieteikties vairākas reizes, vienkārši nevienlaicīgi, bet secīgi, pieņemsim, sākumā vienai, pēc tam otrai. Šobrīd ir tā, ka īsti nav skaidrības, vai to varēs izdarīt, jo tur ir mazliet problēmas ar to, kā kurš interpretē likumā rakstīto, cik es sapratu. Bet to mēs šobrīd skaidrojam. Man uz doto brīdi informācijas nav. Es nezinu, jo vieni saka, ka nu, tā kā vienā pusē bija informācija, ka varēs pieteikties, otrā bija, ka nevarēs, un šobrīd ir tā, ka mēs mēģinam šo situāciju noskaidrot, kā tad īsti ir. Un, ļoti ceram, ka izdosies un ka varēs pieteikties arī atkārtoti, bet uz doto brīdi tā ir vienkārši zem jautājuma zīmes, un tas pilnīgi nav no mums atkarīgs. Informācija ik pa brīdim mainās, un neesiet pārsteigti, ja izdomājat pieteikties šim te atbalstam, ka laika gaitā, piemēram, sākumā jums prasa aizpildīt vienu dokumentu, pēc tam paprasa vēl kaut kādu dokumentu, jo pašā procesā arī ik pa brīdim notiek kaut kādas izmaiņas, par ko, nu, mēs, paldies Dievam, mūs par to informē arī, bet tikpat labi arī varbūt, kad mēs arī kaut ko palaižam garām, un tur lijā pusē ir notikušas kaut kādas izmaiņas, un viņi prasa kaut ko vēl, kas manā, pieņemsim, sākotnēji nosūtītajā informācijā nebija minēts, jo tādi gadījumi man arī bija, kad mums vienkārši dabūjām vadlīnijas procesa gaitā labot, jo tā informācija mainās. Bet, lai pabeigtu uz pozitīvas nots, tad viss ir izdarāms, procesam cauri var tikt, ir man pierādījumi tam, jo ir, jā, kā jau es minēju, ir uzņēmumi, kuri jau ir, principā, pašā pēdējā stadijā, tikai lai saņemtu atpakaļ naudiņu kontā. Bet tas process tā tad ir tāds, ka mēs sākumā iegādājamies programmu, iesniedzam papīrus lijā un tad saņemam naudas atmaksu. Nav tā, ka lijā iedod naudu, lai varētu nopirkt. Jums kontā jābūt pietiekoši līdzekļiem, lai jūs varētu veikt programmas iegādi paši un pēc tam saņemt naudiņu atpakaļ. Tālūk. Jautājumi un atbildes. Skatos, ka kaut kādi jautājumi man ir iesūtīti. Jā, labs jautājums. Tagad jau visas programmas ir licences ar mēneša maksām. Ne visas. No manis piedāvātajām programmām vienīgā programma, kurai nav pastāvīgās licences, ir Tekla Structures. Tā ir tātad tikai nomā pieejama. Bet arī noma arī tiek atbalstīta, ne tikai iegāde, bet arī noma. Un mēs varam pieteikties, pieņemsim, tā pašai Teklai, piemēram, uz 2 gadu nomu. To mēs varam darīt. Pārējām programmām Globālā RFM, Idejā statika un Geo5 ir pieejama gan patstāvīgā licence, gan nomas. Tā kā šeit mēs varam izvēlēties, mēs varam pieteikties arī patstāvīgās licences iegādē. Vai ir kāda cita iespēja iegādāties Tekla Structures izņemot abonēt? Diemžēl nē. Viņi Trimble ir pārgājuši saviem produktiem tikai uz abonēšanas maksu. Tā kā šeit mums, diemžēl citu nekādu variantu nav, ir tikai šita abonēšana, bet pieteikties programmai var, vienkārši paskatīsim, sarēķināsim, cik ir, teiksim, kurai programmai mēs piesakamies. Ja mēs piesakamies līdz tiem 5000, mēs varam paskatīties vienkārši uz cik mēnešu nomu mēs varam pieteikties. Tā. Te ir, Jā, kaut ko mazliet nojauc ar to. Tā ir, vēl ir komentārs, ka atkārtoti pieteikties varēs, tikai jautājums, 100 vai 50%. Ir tas, ko es minēju, bija tieši šī granta programma līdz 5000 eiro 100% intensitāti, jo par to arī sākumā bija informācija, ka varēs, bet šobrīd kaut kādas neskaidrības ir, ko es nevarēšu sīkāk komentēt.
Tā varbūt būtu labi nodemonstrēt vai nosaukt visas programmas no mājaslapas, kas pieejamas uz fondiem. Uz šiem fondiem ir pieejamas pilnīgi visas programmas, jebkādas, ne tikai mūsu piedāvātās, var iegādāties pilnīgi jebko, kas uzņēmumam ir nepieciešams, tikai mēs par cik izplatām tātad mūsu programmas, tad loģiski mēs stāstam par savējām. Par to, kādas programmas mēs piedāvājam, tātad varat apskatīties mūsu mājaslapā bimsolutions.lv. Tur visa informācija ir pieejama. Tā kā droši apskatiet, ja ir kaut kas, kas interesē, dodiet ziņu. Par citu rīku iegādi mums arī ir bijuši gadījumi, kad zvana mums, bet vēlas iegādāties, tur, nezinu, augstsprieguma elektrolīniju, kaut kādu aprēķinu, kaut ko, ko mēs nepiedāvājam, mums vienkārši portfolio tādu produktu nav. Tad tādā gadījumā, protams, jūs jebkurā gadījumā varat pieteikties. Vienkārši, ja interesē mūsu konsultācijas, tad tas droši vien būs jāpar maksu, un par to mēs varam vienoties atsevišķi. Tā, kas vēl? Pagaidām citus jautājumus neredzu. Jā, citus jautājumus es pagaidām neredzu. Labi, paskatām, mēs tiešām ļoti ātri būsim tikuši cauri. Vēlreiz tātad sākumā saprotam, ko vēlamies, ar kādām programmām vēlamies strādāt, kas vēl pietrūkst, vai modelēšana, vai aprēķini, vai vienotā datu vīde, vai jebkas cits. Dodiet man ziņu, un izstāstīšu, nosūtīšu visus linkus un izstāstīšu jau tālāk, kā tas ir darāms. Tā. Labi, liels paldies par uzmanību, liels paldies visiem, kas bija pieteikušies un klausījās, un gaidīšu ziņas.